Sveiki! Ir tāds video vecās mājas, elpojot tās starpsienas, tās Rūmaņa laika mājas. Un viņa ir taisīta no brusām, apmeti ar cementu kaļķi. Mājai drīz būs 100 gadi. Un tur ir ritīgas retnas egles brusas. Un te ir grīda. Vienkārši funkcija ir tāda. Ir tā saucamā tarpsiena. No ritīgiem tērauda sietiņiem utaitīt, lai zurkas peles nelien iekšā, metāla karkas. Un te ir iekšā lāgas, ir bituma papīrs, kas bija tajās senos laikos. Un elpojos skaidas ar spēlniem, lai tur tie insekti nav. Un te, kad ir vasara, šitos parasti atstāja vaļā, lai viņam ir gaisa cirkulācija. Un interesantākais ir tas, viņam ir jāelpo, lai neveidojas plaisa. Visa tā cirkulācija iet uz augšu un tur iziet ārā. Tur parādīs, ja ir kādam lauku māju un nevar saprast, ka tie tādi ir, ka tā ir ventilācija. Tā, parasti tie. Tos var attaisīt vaļā, bicina rāmuri jāpasīt vaļā. Jo šitas ir taisīt no seniem laikiem, lai grīdā elpot, lai grīda dēļi nepūs. Ja māja tiešām ir veca, jā, tad man bicini jāattais vaļā, bicini ierūsēt. Attaisam visu vaļā. Var sakot, māja būvēt ir apkārt. Ventilācija ir, kur ventilācija saksta. Te ir pagrabs. Kur ir pagrabs. Attaisam vaļā. Te ir arī redzi, sietiņi ir. Tur ir tuks. Te ir biciņi jāpieremontē, lai tur neiet ūdens. Var sakot, te ir karkas māja. Vasara Rūmaņa laika māja. Tā. Tādā veidā. Taisam visu vaļā, lai viņi izcirkulē gaisu. Redzi, kāda viņi ir. Ir kaut kur, varbūt var redzēt, ka te kaut kur ir vaļā ir attaisījies. Tur būs jāpiemūrē. Var sakot, te arī. Tur te kaut kur galā bija. Var sakot, tādā veidā. Attaisīsim vaļā, lai ventilējās pamati. Jā, tā nav. Tā kā tādā veidā ventilācija taisīta Rūmaņa laikā. Māja no biezajām egles brusām. Lāgas, pamati. Apakšā ir smiltis, tad ir lāgas un tad ir ventilācija. Un te ir tā tarpsiena. Lielākā daļa cilvēku izdara nepareizu gājienu, vienkārši aizbers siet. Un kas notiek? Viņam nav kur elpot, kur te vēl viens caurums. Tā, tad arī jātais. Būs jāpanem ar āmuru un bija jāpacīt vaļā. Var sakot apkārt mājai. Tas arī ir ierūsēt, arī jāpacīt zemējums, dibens zemējums, kaut kur jāpieliek.
Tāda vecā māja. Te ir remonts jātais ir. Te viss ir jātais soļā. Atakot tās video variants, jā. Tajā laikā nebija nekāda papaļa, bija bituma. Te ir kastīte. Tā ir aizmūrēta sieta, bet viņai jābūt vaļā. Ja tas nav pareizi. Redzi, kāpēc? Ir cilvēki, kas bija pirkusi, viņi nesaprata, kāpēc citādi te lūka. Viņi domās, lai ventilējās. Tā bija kaut kāda piebūve. Te ir apmetumi, tur ir iekšā koka karkas. Viņi jāņem ir ārā, bet var izdarīt arī tā. Uzmanīgi jāizgriez caurums, jāuzliek tāda ventilācija ar aizskrojumu vāciņu. Un tad viņi elpo. Un kas vēl paliet, par ko ir caurums. Man bija viens vecs cilvēks izskaidroja, ka šī lūciņa, tā ir ventilācija. Kāpēc viņi domās? Tie viņi ir, tur ir lūciņa, tur ir otrā pusē mājai, kad elpošanas sistēma ieiet gaiss starp sienā un iziet augšā un viņš ventilē. Var sakot, ir tā saucamā recirkulācija, māja elpo recirkulācija. Ventilējās grīda. Jo grīda arī gaisa cirkulācija, protams, tur ir jāliek speciāls sietiņš, bet tajā laikā cilvēki, kas ir mūrējuši to māju, tad bija pirms kara 30. Viņi lika speciālu papīru ar eļļu, ar darbu apstrādāt tā, lai neiet iekšā skudras, spēles, zurkas. Labi, tie gadi pagājusi. Un tad viņam ir tā saucamā gaisa cirkulācija. Tiesa ir tā, kad ir tas saucamais vējainais laiks, var redzēt, ka koki plīvo. Viņā ir tā cirkulācija. Tā ir piebūvētā daļa, tas jau bija kara laikā. Tā ir ordinālā daļa, tā nav ordinālā daļa. Tā bija saucamā vitrīna zāle, te bija kādreiz bija loks, bija apkārt. Veranda, var teikt, veranda, te ir vecā umana laika trepas, tā ir jaunā, tā ir vecā. Te bija vitrīna, tā bija tā stiklotā vitrīna, tā veranda. Un arī apakšā viņam bija tā saucamā ventilācija lūka. Tā ir piebūvēta. Augšā bija pēc plānojuma balkons. Tur bija balkons, bija. Tagad tas visi padomu laikos bija aizmūrēs siet, uztaisīja kā dzīvojamā. Tā kā māja ir 100 gadi, tāda ir tā tehnoloģija, vecā tehnoloģija ar ventilācijām. Būtu jātais vaļā, jāpaņem plaķiem. Tādā veidā arī tā māja saglabājās. Ir apmesta cementu kaļķi, citie pleķi. Tās ir aļģes, tie nav sēnes, tās nav mitruma sēnes, tās ir aļģes. Tās nav aļģes, tās ir vienkārši sēnes, varbūt ir savādāk. Ja visu laiku būtu mitrums, jo, piemēram, mēs tam parādīt, ka tā ir ziemeļpuse. Tā ir ziemeļpuse. Tas ir speciālais apmetums, stāv jau kaut kādi 16 gadi jau turās. Kādreiz te bija loks, bet aizmūrēs siet, plāna mainījās, 16 gadi turās, cementa kaļķi bāzi. Jā, bici māja nosēzās. Var redzēt plaisa, tāpēc, ka koka konstrukcijas staigā. Un pamati ir no dolomīta akmeņiem, krāmēt no dolomīta akmeņiem.
Tāpēc viņi ļoti stingri, stabili stāv. Labi, un attaisīsim vaļā lūku. Šodien ir tāda darba diena, galdniecība. Kā jau parāda jums, kā izskatās lauku māja. Tā, kur tā man plaķena? Tā, man vajag plaķena. Attaisīsim to lūciņu vaļā, tā vajadzēs āmuru. Tā, kaut kur man bija. Kaut kur man ir. Kaut kur man ir plaķena. Jā, vienmēr ir kaut kur objekti. Vienmēr jābūt līdzi ir. Tā, kaut kur ir. Kaut kur ir. Tā. Dāģis universālais, tā. Kur tā man tā plaķena? Tā, reku ir. Taisīsim vaļā. Lai izventilējās. Tā kaut kā. Ekutēt skudra staiga. Ir jāskatās, ir gadījumi, ka skudras lien iekšā, bet ja skudra iet ar līkumu, tas ir labi, jo tad viņi tur nedzīvo. Te būtu biciņ jāpakusina. Tā, jāpaņem plaķenīt. Jā. Tagad tūlītam nofiksēs kamera. Tā. Kā citādā veidā paņemam tā plaķeni. Turam. Un tādā veidā. Okidoki. Ir vaļā. No tādā veidā. Diennekli iztīram. Gadās, ka tur kaut kur varbūt kāds kusons tur dzīvojis. Vienkārši iztīram ārā. Tā kā mitrums nav. Citās atveicam vaļā. Lai visiem paventilējās. Tā. Te ir tas pats. Tā. Bitiņi ir uzsveicināti. Tādā veidā. Kaut kādi brīnumi tie arī ir. Bišķiņ jāiztīra ārā. Lai ir gaisa cirkulācija, citos vienkārši izņemam ārā. Jā, saurums ir ciet. Te tā restīta. Vienkārši vajag bišķiņ patīrīt. Jo titrā gadās, ka tur dzirnekla aizstājas saurums ciet. Ok, viss kārtībā. Tagad ejam pie nākošo. No tādā veidā atveicam visi vaļā.
Teicam, visi vaļā, ātri vaļā. Cita laikam bija jātur arī vaļā. Un viņš iet pa uz Reinsu. Tā ir tā saucamā. Bet interesanti tas, kad skatījos plānu, ka tā ir vaļā. Sanāk tā, ka piemēram, mēs jums uzzīmēs plānojam, kad ir māja uzbūvēta, jā, Riku māja. Un katrā vietā ir taisīti rastarpes. Speciāli uztaisīts rastarpe. Katrā rastarpē ir pa ventilācijai. Un te, kad vasarā viss attais vaļā, viņš iet tā kā recirkulācija, viņš izveidina koka dēļus, jo tajā laikā izmanto tikai egles, spriedas nē, tikai egles. Tāpēc, ka egle, viņi iztur mitrumu, viņi paliek stieta, un priedas nekad viņi tur neliek. Tā kā citai ir recirkulācija gaisa, ka mājā augstajā daļā cirkulācija gaisa iet pa kambariem uz augšu, jo te ir nesosā konstrukcija, māja būvēt, tā kā koka konstrukcija, tā kā jaunajām mājām, bet lielākā daļa, cik es dzirdējis no jaunām mājām, celtniecībām visas mājas nav uztaisīts apakšā ventilācija, tā kā šeit, jā, mājas, visi, kas ir būvēs uz karkasiem, viņam nav gaisa cirkulācija, viss ir aizpakos, viņš neelpo, jo kas notiek apakšā iekļūst gaiss, vai te no augstas ienāk gaiss, viņam nav kur aiziet. Viņš uzkrājās mitrums, kondensējas un te parādās melnās sēnes. Tāpēc ir tās 100-gadīgās mājas, ir tā uztaisīts, lai viņa elpotu. Tādā veidā. Tāpēc jau arī taisa tajā laikā. Jo redzi, kā ir. Princips ir ļoti vienkāršs. Piemēram, jūs aizbraucāt uz kaut kādu muzeju vai uz muizu. Piemēram, uz pili. Tā, noliks kamera. Piemēram, jūs aizbraucāt uz pili. Un pilī ir tāds pats princips. Kā jau noliek kamera. Vienu sekundīt. Ja, piemēram, pilī ir arī, ka mūrē no akmeņiem pili, arī viņam ir taisīti pamatot ventilāciju, lai tas pils elpo, lai mitrums, lai neveidojās sēnes. Tajā iedomājiet 9. gadsimtā jau par to padomāja. Arī no senajiem eģiptiešiem. Arī senās laikās eģiptieši taisīja kanālus. Jā, te arī dzirnekļu tīkli. Reku, te arī smiltis. Tā smalkā smiltis. Grīda ir noberta smiltīm. Jo sanāk tā, te ir reku pamats. Iedomāju, te ir 30 centimetri pamats pilns ar smiltīm. Jo tajā laikā tā pakoja, nebija ne plēves, nebija nekādas izolācija, tvaika plēves un tam līdzīgi, visi domās ir tā. Bija tāds vecais variants, kad lika mālu, tas ir pēc seniem laikiem, bet nevis parasto mālu, viņa lika pelēko mālu, pelēkais māls, tikai tāds dolomīts māls, pelēks, jo viņš, kad zūs, viņš paliek siets tā kā betons, un tad bēra smiltis, upes smiltis, ezeru krasta smiltis, sausas.
Tie, kas varēja atļauties, tie arī lika no jūras smilcot, bet tas bija senos, jo Ulmaņa laikā viss jau ir pēc vecām tehnoloģijām, pēc viss ir taisīts. Tā kā tādā veidā, redziet, te ir tarpsiena, ir veco laiku bituma papīra ceļa ar darbu. Tādā veidā tarpsiena ir apstrādāta, tā bija tā saucamā svaiga barjera. Te ir arī man jāuztais ciet. Tā kā tādā veidā. Bitin troksnis apdzīvotā vieta. No, te arī tas pats. Tā kā tādā veidā, kam ir mājas, gribu jāatjauno logi, kaut var atjaunot, tās ir galīgi vecas. Par tiem logiem es jums arī izstāstīšu, kā var atjaunot. Tās ir ūdenbāzes. Redzi, viss nāk nost. Tā ir regla. To var atpazīt pēc struktūra. Viņa ir ļoti stingra. Tā nav prieda, tā ir regla. Tāpēc, ka eglēm ir tādi te zari. Tādi te zari, esmu parādījis ātri. Koki, logi vienmēr ir taisīts tajā laikā no eglēm. Tas ir tudropītols. Tā. Egla koks. Es parādīju, kāds mums izskatās. Ar ko ir egla. Redzēs, mums ir tāda te egla. Tā ir egla. Tāda brieda. Tā ir mīkstā. Tā ir egla. Tā ir egla. Viņa tāda zara. Reku ir egla. Tā ir ar laikam. Jā, tā ir prieda. Tā ir egla. Eglēm ir tādi zari. Tā kaut kā. No, tagad visi vaļā. Lai elpo māja. Tagad ir vasara. Poieni zied, rozes zied, jasmīna ziedrī, būs sirsi. Atstājam viņu vienkārši vaļā, lai viņš ventilējās līdz augustam. Ja tāpēc, ka tas ir visi vecā metode, ko es esmu mācījies no vecajiem meistariem. Jā, tā ir regla. Tas visi slīpēsim no, tā ir kaut kāda ūdenbāze. Tā ir ūdenbāze krāsa, nu tipā antikorozija. Kaut mēs izslīpēsim nos. Noslīpēsim nos un uzklāsim jauno. Te arī vecā alkīda. Koks elpo. Saraujies, izplecās, saraujies, izplecās.
šitas viss. Tā ir viss jāņem nos. Jaunu logu var likt arī, bet tad jātaic ļoti uzmanīgi, jo, piemēram, šito rāmu izņemam ārā, veco rāmu atstājam, liekam virsū jauno logu, plastisko, atstājam cirbiņas, jo citiem veciem logiem mēs tikai viņu neredzam. Te ir tarpsiena, jā. Viņi ir pakota ar līnijām, jo te ir iekšā līni, tāda bieza pakojuma līni. Viņš elpo, koks elpo, tas netrup, siltums, koks elpo, neveidojās trupi. Var redzēt, ka šitie vecie koka logi ilgi kalpojas. Vienīgais šitie bišķiņ tādi padzīvojas. Daudz darba. Būs ko darīt. Tā kā līnis ir ieliks. Tā vēl viens jāteic vaļā. Viņi elpo, kad mainām koku logu pret tiem plasmasiem. Viņam ir jāelpo, tāpēc, ka tā ir koku karkas māja. Iztīram, lai elpo. Kā tā? Kur tad te viss ir jāiztīra? Var sakot tādā veidā, lai ventilējās. Tādā veidā tas video par ventilācijām. Es jums izstāstīju par to ziemeļpusi. Tas ir tā dienvidu puse. Saule les, saule riet. Viss ir laika gaitā ir būvēti tā, lai tā māja pareizi izturētu laikapstākļus. Tā kā te ir agresīvie valdonīgie dienvidvēji, no šitās puses pūs un ziemeļvējs. Tagad mēs viņu atstājam, lai viņi elpo. Zurkas peles tur nelien iekšā. Tas bija diezgan nopietni, par to ir padomās. Tā kā māja elpo. Lai izventilējāt, lai iziet mitrums. Pa citiem pleķiem tā ir ziemeļpuse. Ziemeļ rietumpuse. Tā ir vēsā puse. Tās ir aļģis. Līdzīgi kā ozolam. Redzi, kā ir. Te tā ir tā vēsā puse. Te ir aļģis. Tie tāpat kā mājā, tāpat arī ozolam. Var redzēt, kā ir
baltā puse raļģiem, tie ķierpi. Tā ir ziemeļu puse. Tāpēc jau arī citie pleči parādā, tie ir raļģes. Tās nav sēnes, sliktās. Bēdīgākais stāvoklis, ja viņam iet uz augstu mitrums, sūsās ūdens iekšā, un tad viss trūk nost. Koki neelpo, arī ventilācija nebūtu. Karkasā iesūsās ūdens, plūsas viss bojās, sapūs. Tad viss aiziet bojā. Tādā veidā tas video ir pa vecām mājām ventilācija saktām.